Знаете ли вы, где заканчивается Рига? Ну, собственно говоря, вот здесь, в микрорайоне Дарзини. Здесь вокруг частные дома, и добраться до центра Риги или до других районов Риги жители Дарзини могут на 3 автобусах – 15, 18 и 31. Их маршрут выглядит вот так. 15 и 31 идут на Юглу, 18 в центр. Так это работает сейчас, но вскоре все может поменяться из-за нового пункта мобильности, который скоро откроют в Кингараксе. Kārtāps un mobilitātes departaments un Rīgas satiksme tātad regulāri apseko, izskata optimālākos maršruta risinājums. Un tā kā Dārziņu apkaimē ir šie 3 maršruti, ka faktiski dublē viens otru, tika rasts risinājums saīsināt šos te dublējošos maršrutus, tātad pārvirzīt viņus līdz šeit Ķengaragam un tātad izveidot šo te lokveida maršrutu 18, kas būtu ātrāks un faktiski viņš tāpat iekļauj visu Dārziņu apkaimi. То есть идея заключается в том, что 18-й автобус исполняет такую, как функцию шаттла. Он будет ходить до улицы Вищу, вот до этого места, до такого транспортного узла, так называемый пункт мобильности здесь как раз сейчас активно строят. И уже здесь жители Дарзини смогут пересаживаться на другой общественный транспорт, на трамвай, на автобусы, ехать в центр или в другие районы Риги. То есть автобус будет ходить непосредственно не прямо в центр или в другие районы, а лишь вот до этого места. И вот жителям Дарзини такая идея совсем не нравится. Cilvēki ir šokā, godīgi sakot, šokā. Mums šeit Dārziņos nav nekādu pakalpojumu. Mums nav veikalu nopietnu. Ir 3 mazas bodītes, kur var kaut ko piepirkt. Bet viss pamat pakalpojumu un pamat preces jāpērk pilsētā. Ja? Tātad cilvēki pēc ēdiena brauc vai nu uz Salaspili, kam ir mašīna, vai uz Zumu ar autobusu. Viņi sapērkās, pēc tam viņi vienu pieturu brauks līdz pārsēšanās punktam, mobilitātes, gaidīs atkal kaut ko citu un atkal brauks. Tagadējie transporta līdzekļi, tātad tie autobusi brauc šādi, dažādi, un tu vari izkāpt gan tur, un tu vari variēt. Jā, cilvēks aizbrauc uz to mazo veikaliņu, nopērk produktus, un viņš var atbraukt mājās. Tagad virziens ir tikai uz vienu pusi. Tas arī ir absurds. Vienkārši mēs īsti nesaprotam, un visi arī iedzīvotāji ir sašutuši. Kāpēc? Kurš ir ieguvējis no tā mobilitātes punkta? Ne Dārziņu iedzīvotāji noteikti. Ne. Bērni no rīta, arī mazākā vecuma bērni, brauc uz skolām, vējš, lietus, sniegs vai tumšs. Viņi aizbrauc, mammas iesēdina viņus šeit, viņi izkāpj ārā pie skolas un viss ir kārtībā. Bet tagad kā būs? Viņi aizbrauks līdz pārsēšanās punktam. Mums jau nav Japāna, kur pa 30 sekundēm soda, ja autobus nokavēja. Tur kāds var izkrist, tur var būt lietus, vējš, tumšs, tur var būt daudz cilvēku. Tas mazais iekšā tajā autobusā netiek, viņš tur salst, gaida. Ja? Kā viņš nokļūst skolā? Mamma visu laiku sekos telefonā, uztrauksies, ja? Veci cilvēki, piemēram, ja? Viņiem arī ir diezgan grūti iekāpt jau katrā autobusā, pēc tam atkal izkāpt, pēc tam atkal tur grūsīties, stumdīties vai dabūt vietu, kur apsēsties, sēkt, kāpt jaunā. То же самое из центра, из Юглы в Дарзини впредь с пересадкой. Te jāpaskaidro, ja mēs paskatāmies šo atjaunoto šo te punktu Višķi ielā, mēs tik tiešām viņam arī nosaukt par mobilitātes punktu, jo tik tiešām tur būs autobus, tramvajs, trolejbus, plašas transporta iespējas. Un lai ja pieņemsim, tas ir bērns, skolnieks, teiksim, viņš izkāp no šī 18. autobusa, un viņam ērtāk ir doties uz tramvaju. Tie ir 30 metri aptuveni jāpaiet šis te gabals. Впрочем, в Рижской думе заявляют, что окончательного решения по закрытию старых маршрутов и введению нового, который будет курсировать только до улицы Вишкю, пока нет. На прошлой неделе представители самоуправления Рига Сатексме встречались с жителями Дарзини. В думе говорят, дискуссии с жителями продолжатся. Пункт мобильности в Кингараксе планируют закончить к лету. Эмилия Гаспарян, Игорь Стац, Валдес Лацис, ЛСМ.